Pārvietošanās ar kruķiem pēcoperācijas periodā. Kruķu augstumu noregulē tā, lai elkoņi viegli saliekti, pleci nolaisti un kruķu rokturis atrodas pretī gūžas galviņai. Operētās kājas slogojumu nosaka ārsts. Kāpšana pa trepēm ar kruķiem pēcoperācijas periodā. Kāpjot leju pa kāpnēm, jāizmanto abus kruķus. Pirmos uz zemākā pakāpiena novieto abus kruķus. Līdzās tiem novieto operēto kāju. Ar veselo kāju nokāp blakus operētajai kājai. Kāpjot leju pa kāpnēm, izmantojot vienu kruķi. Pirmo uz zemākā pakāpiena novietojot kruķi. Līdzās kruķim nolaidiet operēto kāju. Ar veselo kāju nokāpiet blakus operētajai kājai. Kāpjot leju pa kāpnēm, ja neslogo operēto kāju. Pirmos uz zemākā pakāpiena novietojiet kruķus. Blakus tiem novietojiet veselo kāju. Kāpjot augšu pa kāpnēm, jāizmanto abus kruķus. Pirmo uz nākamā pakāpiena lieciet veselo kāju. Balstoties uz veselās kājas, pārnesiet uz to ķermeņa svaru. Paceliet un nolieciet blakus operēto kāju. Kāpjot augšu pa kāpnēm, jāizmanto vienu kruķi. Pirmo uz nākamā pakāpiena lieciet veselo kāju. Balstoties uz veselās kājas, pārnesiet uz to ķermeņa svaru. Paceliet un nolieciet blakus operēto kāju un kruķi. Kāpjot augšu pa kāpnēm, ja neslogo operēto kāju. Pirmo uz nākamā pakāpiena lieciet veselo kāju. Balstoties uz veselās kājas, pārnesiet uz tās ķermeņa svaru. Blakus novietojam kruķus.